Manā sirdī ir vieta, ar kuru tiešām ticēju, ka varbūt kādu dienu man būs darbs, kas būs gan aizraujošs, gan nesīs labumu pasaulē. Tāpēc man vajadzēja izdibināt, kā to sasniegt. Tomēr manā dzīvē notika citāds pagrieziens. Es biju izgāzusies un kaunējos par sevi, jo tā nenotika. Tava neaizstājamā loma. Dievs dāvāja Ādamam un Ievai pašu apbrīnojamāko dzimšanas dienas dāvanu, kādu jebkad pasniegta, šo skaisto, nepieradināto, satriecošo pasauli. Tā ir dzirkstoša krāšņa, ārkārtīgi skaista. Iedomājies tā itī, Alpi, okeāni, upes, meži, viss pirmatnējais un krāšņais. Un tad radīšanas grāmatā 1:28 Dievs deva pilnvaru, lūk, ko tā vēstīja. Dievs svētīja viņus un sacīja, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet par zivīm jūrā un putniem gaisā, par visu, kas dzīvo un rāpo pa zemi. Tas, ko Dievs patiesībā pasaka, ir valdiet un pakļaujiet zemi. Valdīt nozīmē šeit, meistarīgi un spēcīgi to darīt. Pamanījāt, ka šī pilnvara tika dota gan Ādamam, gan Ievai? Tas prasīs no viņiem abiem darbošanos kopā, vēlēšanās spēlēt neaizstājamu lomu un līdzdarboties varonīgā piedzīvojumā. Tās ir garīgās ilgas, kas iedēstītas dziļi mūsos un sniedzas līdz pat kaulu smadzenēm, mūsu sirdīm un dvēselēm. Veids, kādā tas iznāk uz āru caur katras sievietes dzīvi, ir tik dažāds, cik dažādas sievietes mēs esam, jo mēs esam atšķirīgas un tomēr tas mūsos katrā ir. Patiesībā tur ir kaut kas, ko es gribētu parādīt. Kad biju maza meitene, vienmēr man patika lasīt. Tātad šī ir viena no grāmatām, kuru lasīju vairāk kārt, kad biju maza meitene, un tās nosaukums ir Zilo delfīnu sala. Manī bija spēcīgi zinātkāri. Es parādīšu vēl vienu. Šī grāmata, kuru lasīja daudzi, mani vecuma cilvēki, tā ir ļoti skaisti uzrakstīta un arī ļoti traģiska. Es domāju, ka tā saskanēja ar melanholiju manī un apziņu, ka ciešanas pastāv, ka tās ir īstas. Es vēlējos uzzināt cilvēku dzīves stāstus, bet ne tikai to pozitīvo daļu vienu, bet es vēlējos dot vietu arī zaudējumiem, sirds sāpēm un stāstiem, kuri parāda negaidītus dzīves pagriezienus, kuri ir bijuši neparedzēti vai sāpīgi viņiem. Es tos uzsūtu sevī. Mani pievilka cilvēki, kuri atrodas ciešanās un savās sāpēs. Pasaulē ir vajadzīga šerija, un pasaulē esi vajadzīga tu. Dievs patiesi vēlas, lai tu zini, kas tu esi. Viņš vēlas, lai tu saproti savas dzīves stāstu, no kurienes tu nāc un uz kurieni dodies. Tāpēc vai varu atgādināt tev vēlreiz, kas tu esi? Tu esi sieviete, tu esi Dieva tēla nesēja, radības kronis, tu tiki izredzēta pirms pasaules radīšanas. Tu esi ilgotā, gribētā un meklētā Jēzus dziļākās ilgas. Tu esi bīstama savā skaistumā un dzīvību dāvājošajā spēkā. Tu esi vajadzīga. Kā sieviete, kur ir tikusi izpirkta, tu vari būt spēcīga un maiga vienlaicīgi. Tu runā uz pasauli par Dieva žēlastību, viņa noslēpumu un ilgām pēc ciešām attiecībām. Tu esi aicinoša, tu uzdrošinies riskēt, būt ievainojama, piedāvājot citiem savu patieso būtību, tāpat kā savas ilgas pēc kaut kā vairāk, jo tu zini, ka Dieva mīlestība atrodies drošībā. Tu dzemdē, lai kopā ar Dievu radītu dzīvību. Ienes radošumu darbā, pasaulē, attiecībās. Mums ir vajadzīgs, kad tu atmosties Dievā vēl vairāk, un vajadzīgs atmodināt tās ilgas, kuras ir iedegtas tevī, un uzņemties lomu, kura ir tev jāspēlē. Iespējams, tu esi radīta, lai būtu mūziķi vai skolotāja. Varbūt esi paredzēta būt neiroķirurgs vai zirgu trenere. Varbūt kāda aktīviste. Bet es pavisam droši zinu to, ka tu esi radīta būt par sievieti,
lai kur arī viņš tevi vestu. Un tam ir izšķiroša nozīme, jo tu esi radīts, lai izrotātu pasauli ar savu deju, kad tu seko Jēzum, vispirms viņš tevi vedīs dziļi savā sirdī, lai tu varētu iepazīt viņa mīlestību un saņemt vairāk dziedināšanu un atbildes. Un tikai pēc tam viņš vadīs tevi pasaulē, kuru viņš mīl un kurai vajadzīga tava mīlestība. Un kur tas būs? Tavas ilgas ir atslēgvārds. Par ko dega tava sirds, kad bija maza meitene? Otrs atslēgvārds ir tavi ievainojumi. Kurās jomās ienaidnieks centās tavu sirdi notriekt zemē un apturēt tevi piedāvāt to, ko tu gribēji dāvāt. Dievs tavā dzīvē ir iedēstījis ļoti specifiskas ilgas piedzīvojumus, kuros vēlas doties kopā ar tevi. Tagad ir pienācis laiks izkāpt no laivas un sekot viņam. Patiesība ir tāda, ka mēs nevaram izdibināt pilnīgi visu. Mums ir kaut kas labāks, mums ir draudzība ar Jēzu. Vai atceries Jāņa 10:27, viņš saka, mana savis dzird manu balsi un seko man. Mums ir jāseko Jēzum, jāseko visur, kur viņš ved mūs. Es apmeklēju mūzikas stundas universitātes pilsētiņā. Mans tētis strādāja tur fakultātē, un gandrīz visi vecāku draugi bija no fakultātes, un tie bija cilvēki, kuri darīja apbrīnojamas lietas pasaulē. Apkārt bija daudz cilvēku, kuri deva lielu ieguldījumu pasaulē caur saviem apbrīnojamiem sasniegumiem. Izaicinājums bija, ka es atdevu savu sirdi šajai idejai, ka es nopelnīšu savu piederību un vērtību caur saviem sasniegumiem. Un tad noslēdzās tas viss ar to, ka es apprecējos jauni, paliku stāvoklī un kļuvu par mammu pirms savas karjeras izveidošanas. Tuvākajā ģimenē, manā draugu lokā, es biju vienīgā, kurai nebija doktora grāds medicīnā, vēl kāda cita izcila izglītība. Tādēļ atceros reizi, devos uz savu vecāku mājām, kad manam dēlam bija 4 mēneši. Man bija sajūta, ka mani vecāki ir apkaunoti par to, ka man ir bērns, bet nebija sasniegumu. Un es jūtos visu salaidusi grīstē. Kaut kādā veidā izgāzusies. Es par to kaunējos, jo es izgāzos šajos karjeras sasniegumos. Kaunējos, ka izvēlējos dot sevi citiem un uzticēties sev. Mēs visas vēl neesam līdz galam pabeigtas sievietes. Mēs esam ceļā. Mūsos joprojām ir lietas, kurām ir jātiek demontētām, nožēlojot šo grēku par savu viltus es, nožēlot ceļus, kādā kritusī Ieva izrāda sevi caur mums. Mūsos joprojām ir brūces, kurām vajadzīga dziedināšana un jāieaicina Jēzus. Mūsos vēl ir vietas, kurās mums ir jāstāv ticībā sastopoties ar ienaidnieka meliem, un mums ir vajadzīgs dzirdēt tēva balsi. Tikai viņš viens ir taisnīgs pateikt mums, kas esam, atbildēt mūsu dziļākos sirds jautājumus, jo mēs piederam viņam. Mēs tikām nopirktas par Jēzus dārgu asiņu cenu. Viņš saka, tu esi mana. Viņš saka, tu esi valdzinoša. Mums vajag tieši tevi šajā lielajā mīlestības stāstā, kuru Dievs stāsta un kurš notiek briesmīgi kara vidū. Atceries pilnvaru, valdīt un pakļaut. Tā tika dota vīrietim un sievietei kopā. Dieva valstība izplešas un elles vārtiem to nebūs uzvarēt, bet Dieva valstība nevarēs izplesties, kā tas plānots, ja baznīca nedarīs savu daļu, sievišķo daļu. Dievs atnāca un parādīja, ka es mēģinu savu drošību un piederību balstīt panākumos un veiksmēs, un parādīja, ka viņš vēlas man piedāvāt vispirms piederību viņā. Un tad nākamajos gados viņš man patiesībā parādīja, kas es esmu viņam, un ka man nav jānopelna šī piederība ar sasniegumiem, bet ka es jau piederu. Un tad no tās piederēšanas vietas viņa sirdī sāk uzdot jautājumus, kas es esmu un ko es varu piedāvāt pasaulē. Mana primārā kalpošana ir bijusi caur būšanu mātei, un tas ir tas, kā mans ceļš ir gājis.
Un es nespēju noticēt, ka es sākšu to tā mīlēt, jo vairāk atceros, cik daudz naida un dusmas es pret sevi izjūtu tajā laikā, kad jūtos pilnīgi izgāzusies. Es sāku izjust tik daudz spontānu prieku, esot ar bērniem, un atklāju, ka viņi ir pilnīgi baudāmi, mācoties kopā ar viņiem un tajā, ko viņi apguva, un arī vēlmē atbalstīt viņu sirds ilgotās lietas. Es vēlējos dot viņiem atļauju justies tā, kā viņi jūtas savos dzīves stāstos. Katrai vienai no mums ir savs dzīves aicinājums, un aicinājums stāvēt stipri. Tas ir aicinājums mīlēt. Tas nav par mūsu pagodināšanu. Tas ir par slavu Dievam. Tas nav par lielu apbalvojumu nopelnīšanu, lai arī tie tiks piemesti, bet tas ir par mīlestību. Mēs nevaram izdibināt pilnīgi visu dzīvē. Mums ir vajadzīgs gids, un mums tāds ir. Mums ir apsolītais svētais gars, kurš mājo mūsos, lai mācītu un dotu padomu, dotu norādes un vadītu ceļos, pa kuriem mums ir jāstaigā. Mums ir vajadzīga gudrība, mēs lūdzam to, un Dievs to mums dāvā. Viņš dāvā to caur savu vārdu Bībelē, caur uzticamiem padomdevējiem, skolotājiem, mācītājiem, un viņš dāvā to mums arī runājot tieši uz mūsu sirdīm. Mēs varam uztrenēties dzirdēt Dieva balsi, redzēt, Dievs vēlas personīgu ciešu sastapšanos ar tevi, savienošanos, vienotību, tas ir mērķis. Lūkšana patiesībā ir divpusēja saruna, un tam visam ir nozīme, visam, gan mazajiem lēmumiem, kurus mēs pieņemam, sekot, godāt, mīlēt. Tie ir tikpat liela nozīme kā lielajām izvēlēm, jo patiesībā tu nespēji izdarīt lielas izvēles, ja tam apakšā nav bijušas daudzas mazas izvēles paklausīt. Un meitenes, nav par vēlu. Mēs esam redzējuši sievietes 65, 75, 85 gadu vecumā, atgūstam savas sirdis un sākam dzīvot kā Dieva mīļotās meitas. Pasaulē izmisīgi vajadzīga tāda sieviete, kur kļūst Dieva mīļotāja. No visas sirds. Pasauli ilgojas pēc sievietēm, kuras ir ceļā, pēc sievietēm, kuras atradušas dārgo pērli, laukā abraktos dārgumus un pašu dārgāko visā visumā Jēzu, un kuras mīl viņu, atbildot uz viņa mīlestību. Tas ir fakts, kā pati svarīgākā, neaizstājumā loma, ko jebkad spēlēsim, ir būt par sievieti, kur izvēlas mīlēt Dievu pāri visam. Te visa apkārtne man bija labi zināma. Es vienmēr kaut kur devos un kaut ko darīju. Tas bija ļoti labi. Kā ar tevi? No kurienes tu esi? Mani bērni nu jau ir paaugušies, tāpēc tagad es atrodos citā dzīves sezonā, kad kādas citas manas daļas var iegūt vietu izpausties. Tas ir bijis interesanti, ka Dievs atļāva man mūsu kopienā būt par līdzgaitnieku cilvēkiem, kuri iet cauri zaudējumiem, un arī apzināties, ka zaudējumiem nepieder galavārds. I was accomplishing, God was accomplishing so much. Tu izskaties tik laimīga, mamma. Visi mani draugi saka, ka mana mamma ir arī kā mamma viņiem, otrā mamma, kurai var uzticēties, kuru mīl un kura rūpējas par viņiem. Tāpēc būt līdzās sievietei, kāda ir mana mamma, liek man justies bezgala pateicīgam. Es vēlos paturēt šo saiti uz to, ko saka mana sirds, pat ja mana loma mainās. Tā sajūta ir tik laba, necensties savu vērtību dabūt no tā, ko es daru vai nedaru pasaulē. Un, ka tas viss patiesi ir par mīlestību un mīlestības saņemšanu un tās došanu dažādos veidos. Mana neaizstājumā loma dzīvē ir tas, kas es esmu Dievā. Lai kur arī es esmu, mirkli pēc mirkļa, būt viņa klātbūtnē, būt tur ar visu sirdi.
un būt līdzās cilvēkiem.